Šoruden nav jādodas uz Alpiem. Viena no Latvijā esošajām kalnu slēpošanas trasēm ir gatava uzņemt pirmos slēpotājus, un kaut arī vietā mābilēs vēl aizķēries pa ābolam un koki vēl tērpušies dzelteno lapu rotā, Vidzemes augstienes Lido kalnā ziemai vārti jau vaļā. No šodienas kalnu slēpotāji aicināti doties uz Madonas novada Vestienes pagastu, kur pirmos slēpotājus jau gaida Lido kalns. Daba mūs ir pārsteigusi ar lielu augstumu, kas devis iespēju mums sākt pūst kalnu. Un šodien mums slēpošanas gatavībā ir viens pacēlājs. Un jau tagad kalns gaida slēpotājus. Un tuvākajās dienās darbosies arī otrs pacēlājs. Sagatavošanās darbi jaunajai sezonai Lido kalnā uzsākti jau pagājuši nedēļ. Pateicoties gaisa temperatūrai, kas naktīs Vidzemē nokritusies zem nulles, ir izdevies uzpūst ap 40 cm biezu sniega kārtu. Tā ir rūpīgi nolīdzināta un trase gatava uzņemt pirmos ziemas prieku cienītājus. Nekas nav pātri. Ziema jau tepat tūmā vien ir. Kamēr vēl vari, tikmēr dari. Cik tad jau ir? Kādu nedēļu jau? Pūšana jau ir tikai kādas 2 vai 3 dienas. Nakti stājās. Diena jau ne, tikai pa nakti. Pašlaik slēpotāju rīcībā ir pacēlājas, inventāra noma, instruktora pakalpojumi, kā arī viesnīca. Galvenā uzmanība ir vērsta uz kvalitatīva nobrauciena sagatavošanu vairāk nekā 200 metru garumā. Visi super, vienkārši burvīgi, labāk nevar būt. Nopietni. Visiem šurp slēpot, kamēr vēl nekur nav sniega. Būs ok, ticat man. Uz slēpiem jau novembra sākumā. Tā šo sezonu ir realitāte tepat Latvijā.